Uz ķiršu ziedēšanas svētkiem Valsts augkopības institūts aicināja pirms nedēļas. Toreiz pievilka dabas māte, bet šonedēļ gan baltie un smaržīgie ziedi atvērušies. Speciālists stāsta, ka augļu koki, tostarp arī ķirši, ir pārziemojuši labi, tikai ķiršu ziedēšana aizkavējusies apmēram par 2 nedēļām. Nevar teikt, ka ziema būtu bijusi tāda, kas ir nodarījusi būtisku skaitējumu augļu dārziem. Ir viena lieta, ko mēs esam sapratuši, un tas mūs priecē zinātnieks, ka tie, kas mūs ir klausījuši, kas ir stādījuši šķirnes, kas ir piemērots Latvijas klimatam, kas ir atraduši tam dārzam tādu tiešām labu smuku vietu, pareizās nogāzītes, ne zemu, ne par augstu kalnā, tātad tieši tur, kur augļu dārziem būtu jāaug, tur patiesībā praktiski nekāda bojājuma arī nav. Šogad baltos ziedus neapdraud salnas, taču, lai aizmestos augļi, nepieciešama aputeksnēšana, tāpēc laba raža šogad tiek prognozēta šķirnē lapiņš, kas ir pašauglīga. Šodien abas ķiršu pētnieces gluži kā bitītes ložņā pa koku zariem, lai veidotu jaunas, pašauglīgas saldo ķiršu šķirnes. Ja temperatūra zemāk par 15 plus 15 grādiem, tad ziedi lāga neapaugļojās un nebūs raža. Tāpēc viena no īpašībām, ko mēs gribam saldajos ķiršos iegūt jaunajās šķirnēs, ir pašauglība. Pašauglīga šķirnes aputeksnējas ar saviem ziedputekšņiem un neatkarīgi no laika apstākļiem. Pirms apmēram nedēļas tika savākti ķiršu zari, nogriezti, ienesti siltumā un izplaucēti. Tad mēs no tiem savācām putekšņus un izžāvējām. Un tagad šos putekšņus mēs liekam uz ķirša drīksnes. Tā mēs sakrustojam 2 labas šķirnes, kurai katrai ir savas labās īpašības un ceram iegūt vienu vēl labāku. Ja laika apstākļi uzlabosies, jau nākamnedēļ varētu sākt ziedēt arī bumbieris. Pumpuri briest arī Ceriņu dārzā, un ja saulainākajā pilsētā Latvijā uzspīdēs arī saule, māja pēdējā svētdienā varēs nevien gremdēties klasiskās mūzikas ritmos, bet arī ļauties Ceriņu laika burvībai.